Tā kā jūs minējāt, liels prieks jūs visus šodien šeit redzēt, tad šodien mēs vēlamies parunāt vairāk par savu izglītību un to integrēšanu klasē, apskatot to kopā ar mūsu partneri Shape Robotics, un viņiem ir ļoti liela pieredze dažādās valstīs. Viktors, kurš mums šodien pievienojas, arī pats ir skolotājs, viņš vairāk nekā 7 gadus mācījis literatūras un valodas priekšmetus, un šobrīd arī aktīvi strādā ar viedajām klasēm. Un dažāda veida tehnoloģijām. Tad vispār, kāpēc mēs par šo tēmu runājam, un es zinu, ka daži jau noteikti no jums zina šo, bet es domāju, ka tā ir vērts atkārtot, ir tas, ka ir skaidrs, ka šobrīd uzņēmumiem, jau šobrīd mēs redzam, ka ir problēmas ar to, ka nav pietiekoši kvalificēti cilvēki un pietrūks digitālās prasmes un pietrūks arī darbspēja cilvēku, kur spēj strādāt sevišķi STEM nozarē. Uh, To pašu arī redzam arī par to, ka, lai gan mūsu jaunieši lieto vairāk un vairāk tehnoloģijas, viņi dzīvo savos telefonos, viņi visu laiku ir datoros, viņiem īstenībā šīs ir digitālās prasmes, kas tiešām skaitītos tādas produktīvas digitālās prasmes, ir salīdzinoši man tik maz pēc pētījuma, tikai viens no 13 līdz 14 gadīgiem jauniešiem māk pielietot informācijas tehnoloģiju pamadzināšanas un tos pielietot tiešām mērķtiecīgā un kvalitatīvā veidā, nevis kā patērētāji, bet arī saprast, kā radīt lietas, kā veidot, kā risināt dažādus jautājumus. Un, lai būtu iespēja viņiem arī nākotnē strādāt dažādās tehnoloģiju kompānijās, bet ne tikai. Tāpat arī pētījumi šobrīd rāda, tas ir pagājušā gada Dell pētījums, kas pētīja būtībā, kā mainīsies nozares, un tas, ko mēs jau redzējām tajā brīdī, un tas nebija pirmais pētījums šāda tipa, bet tas bija tāds skaļākais, kas iznāca, ir jārēķinās ar to, ka 2030. gadā 85% no to, ko mēs šobrīd darām, vairāk neeksistēs. Tehnoloģijas vien straujāk un straujāk attīstās. Mēs paši redzam, kā ienāk mākslīgais intelekts, cik daudz jau tas sāk aizvietot lietas un darīt. Un tā tendence tikai turpināsies līdz tam brīdim, kad šobrīd no šodienas viedokļa mēs pat nevaram fiziski iedomāties, kādi darba vietas būs nākotnē. Mēs varam spekulēt, bet patiesība ir tāda, ka ļoti mazs procents darba vietu paliks tādas, kādas viņas arī patiesībā ir. Un jauniešiem ir jābūt sagatavotiem tam, un tam ir, diemžēl, mācoties tā kā mēs mācāmies visu laiku, tas nedarēs, viņiem ir jātīst jaunas prasmes. Un, ja mēs skatāmies uz tām prasmēm, tad būtībā šeit arī ir tāds saraksts, mēs jums nosūtīsim arī e-pastā, pēc šī te jums būs pieejama šī te prezentācija. Vai būtībā liels uzsvers ir tieši uz digitālo vidi, strādāšanu virtuālajā vidē. Tas nozīmē, ka bērniem jau skolas laikā ir jābūt ļoti labi pazīstamiem ar virtuālo vidi, un ne tikai kā spēlēt spēles virtuālajā vidē, bet kā uzņemt informāciju un dalīties ar to, izmantojot virtuālo vidi. Tāpat viņiem ir jāmāk analizēt lielas datu kopas, viņiem ir jāveido dažādi risinājumi, jo tas, ko viņi darīs pēc, nu jau gandrīz vai 5 gadiem, ir risinās problēmas, kuras mēs nevaram iedomāties. Līdz ar to tas veids, kas viņiem būs jādara, viņiem būs ļoti, ļoti, ļoti aktīvi jāspēj radoši domāt, viņiem būs jāspēj rast risinājumi, kas nav ielikti kastē, un viņiem būs jāspēj būt līderiem, viņiem būs jāsaprot, ka kad mācīšanās nemēdzās ar to, ka tu dabū vidusskolas izglītību vai pamatskolas vai augstskolas izglītību, ka tā turpinās ir mācību process, un tāpat viņiem būs ļoti daudz jāmācās strādāt sadarbībā ar citiem, un tā kā mēs runājam par tehnoloģiju un tehnoloģiju ienākšanu izglītībā, bieži vien var rasties tās aizdomas, ka tehnoloģijas lielākoties samazina komunikāciju, bet patiesībā lielākoties, kad vienmēr lieto izglītības tehnoloģijas, viņas tiek lietotas pa pāriem, viņas tiek lietotas, lai veicinātu komunikāciju, nevis lai viņu samazinātu. Viņām ir jābūt kā palīgam jums un jāpalīdz. O, tad pirms Viktors saka, runāt daži padomi no mūsu puses, kas ir varbūt svarīgi tajā brīdī, kad jūs izvēlaties ieviest dažādas izglītību tehnoloģijas. Ir dažas lietas, ko rekomendē gandrīz visi cilvēki, ar ko mēs esam runājuši no dažādām valstīm ar dažādām pieredzēm, bet kuri jau aktīvi lieto dažādas šīs tehnoloģijas un aktīvi tās ievieš izglītībā. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, ka
ir savstarpēja sadarbība un viens ar otru, kas nozīmē, ka būtībā, kad skolas un mācību iestādes arī savā starpā dalās ar informāciju, tas nozīmē arī, ka skolas iekšēnē dalās ar informāciju un skolotāji palīdz viens otram, ir regulāras apmācības, kad viss notiek arī centralizēti, kad, piemēram, ieviešot virtuālo realitāti, kad ir viens konkrēts skolotājs, kurš no sākuma šo te uzņemās procesu un pēc tam palīdz pārējiem to uzsākt. Un veido apmācības. Tāpat arī svarīgi, ka jums ir nodrošināts, kā lietot šīs te tehnoloģijas, kad jūs ieviešat, ka tas nāk komplektā to, ko jūs darat. Jo savādāk mēs jau paši zinām, mums arī zina ļoti daudz stāstu skolās, kur spēj iegādāties dažādas tehnoloģijas, vai tā ir virtuāla realitāte, vai tā ir robotika, vai tie ir 3D printeri vai dažādas citas izglītības tehnoloģijas, kuras stāv vienkārši plauktos, tāpēc, ka neviens īsti nesaprot, kā viņas lietot. Un jā, tā kā svarīgākais tiešām ir tā pārdomāt un ļoti liela koncentrācija ir uz apmācībām un savstarpējām apmācībām, apmācībām no ieviešanas procesā un arī starp skolām un mācību iestādēm. Un tad, jā, kā es minēju, mums pievienojas Viktors Botkanovs, viņš vairāk pastāstīja par sevi tūlīt, es došu viņiem vārdu, bet, jā, viņš pastāstīs vairāk arī par viedajām klasēm, un šobrīd viņš strādā Fable, kas šeit robotiks, kuram ir Fable robotika, bet ne tikai. Tad padalīsies ar vairākiem stāstiem par dažādām skolām viscaur pasaulē, kā viņi izmanto šīs tehnoloģijas, kā viņi integrē dažādos priekšmetos un dažādos veidos, kā viņi to visu dara. Un arī par to, kādu viedo klašu ieviešanu, kā tas process notiek. Un tad, protams, ir jautājumi un atbildes. Jūs droši rakstiet čatā. Jā, ko Linda varēs atbildēt, viņa atbildēs, bet beigās mēs arī noteikti uzdosim visus šos jautājumus Viktoram, ka arī mēs esam nodevuši jau tos jautājumus, ko jūs bijāt iesūtījuši iepriekš. Un tad es beigšu dalīties. So, Victor, well, your stage is yours. Thank you. Thank you very much. Hello, everyone. Good afternoon. My name is Viktor Bohdanov, and I am happy today to share my experience and to share our vision of education that we are practicing in Shape Robotics. Tātad, jā, Viktors ar Bohdanovs sevi iepazīstināja. Viņš ir priecīgs šodien šeit būt kopā ar jums un dalīties ar savu pieredzi. Yeah, but before we actually start, just one thing I wanted to mention. I think this is the first time I hear the Latvian language, and it sounds absolutely amazing. Nothing I never heard like that before. So yeah, sounds really good. Jā, un pirms Viktors sāk, viņš gribēja teikt, ka šī ir pirmā reize, kad viņš dzird latviešu valodu, un viņš nekad nav dzirdējis neko līdzīgu, un ir sajūsmā par to. Okay, I will share my screen now. I would like to share my presentation with you. So I hope for your feedback if something is not visible or maybe there is some disruptances in the sound, just let me know and I will try to fix it on the go. Un tad Viktors liek nošķirot savu prezentāciju, un viņš lūdz, ja ir kādas lietas, ko jūs neredzat, vai kaut kur kāda lieta, ko vajadzētu skaņā vai prezentācijā kaut kas nav redzams līdz galam, tad lūdzu padodiet ziņu. Yeah, please do share. Okay, so I believe now it should be there. So, Yeah, we see it. oh, good. So yes, today we are going to talk about technology, education in general, and ways how to implement it from zero in different types of schools. Tad šodien mēs parunāsim par dažādām tehnoloģijām un to veidu, kā to iesākt no nulles būtībā dažādās skolās. A short introduction from my side. Well, I will not spend too much time, just listing what I was doing before. Just worth mentioning that I have 6 years of experience in different Polish schools, primary schools, secondary schools, also in the university, in the Maritime Academy. But what I wanted to mention is to share the story how I actually changed my field and began the STEAM education experience.
Jā, tātad šeit ir nedaudz par to, kā Viktors ir par Viktoru pašu, bet viņš, protams, jau visu nestāstīs. Jums arī būs pieejama prezentācija iztulkot latviešu valodā šo visu. To viņš gribēja minēt, viņam ir vairākas, sākumā kļūties, vairāk nekā 6 gadu pieredze dažādās skolās, sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās un arī universitātē, bet tas, ko viņš gribēja varbūt nedaudz vairāk uzsvērt, ir kā viņš vispār nonāca līdz STEMam. So basically, my education, I'm a teacher of English. So I was teaching English for 6 years in Polish schools. Tad primāri viņš ir angļu valodas skolotājs, un viņš mācīja angļu valodu dažādās polijas skolās, šos te visus pēc 6 gadus, ko viņš minēja. So one day, the headmaster of the schools approaches me and she says, "Okay, Victor, so we have this little robot over here, and I would like you to implement it during your lessons." Un tad vienu dienu no skolas direktors pie viņa atnāca ar robotiņu rokās un lūdza, lai viņš mēģina šo robotiņu izmantot savās stundās. So first of all, my first thoughts, I'm a teacher of English. Why and how am I supposed to implement it during my lessons? I have never seen a robot in my life. I have zero knowledge about coding whatsoever. So yeah, this is like the first reaction when I hear that. Jā, un tad pirmā viņa reakcija būtībā bija, kāpēc? Jo viņš ir angļu valodas skolotājs, viņš nekad īsti nav turējis robotu rokā, ne īsti kā viņam pielietot šo te mācību stundās. Yeah, but you know, for like when a headmaster approaches you and asks you to do something, it's not kind of a polite request, but you don't have really much choice. So all I had to do is just to go through, the basic application which was with the robot. It was a different robot, not this one. And just spent like 15 minutes with the robot so I could get the basics. Jā, bet kā jau es pieņemu, arī Latvijā ir, kad direktors kaut ko palūdz, nav īsti iespēja izvairīties no šī te lūguma. Tas ir vairāk kā lieta, kas ir jāizdara. Līdz ar to viņam bija būtībā 15 minūšu īsas apmācības to, kā pamatā lietot šo te robotu. So basically, what we did then, the first time I ever did that, is we cut out like little letters of English alphabet, distributed it among students or on the floor, I can't remember. And the robot basically was just, they were steering the robot to the appropriate letters to make up a new word. For example, the new word is cat, so they were supposed to get the CAT letters. Jā, tas, kā viņi no sākotnēji to izmantoja, bija tā, ka viņi sagrieza alfabētu, angļu valodas alfabēta burtus, un robotu izmantoja būtībā, lai aizbrauktu no viena burta uz līdz otram un salītu kopā vārdu. Piemēram, viņa piemērā bija vārds kaķis or cat. Šajā gadījumā viņš ir angļu valodas pasniedzējs, un tad viņiem bija jāaizbrauc šiem te burtiem, lai saliktu vārdu kopā. So basically, what was the meaning behind it, right? They were just steering the robot, right? They were quite young and they did not program the robot or somehow. But it was kind of combination of technology usage and traditional academic knowledge that you actually implement during your lesson. Jā, un tad kāds īsti bija tā nozīme aizmugurē, ņemot vērā, ka studenti tikai brauc ar pašu vadīju, pašu robotiņu, bet viņi pat neprogrammēja. Tas, ko Viktors saka, ir, ka tas bija tā ideja aizmugurē bija apvienot tradicionālās mācību veidus kopā ar tehnoloģijām un savienot tos kopā mācību nodarbībā. So basically, they don't know how to program the robot. I don't know how to program the robot. But during the lesson, we have a mix of the technology usage and also the knowledge that I was supposed to give to my students. Tāds ir tā, ka ne, Viktors nezināja, kā es programmēt robotu, ne bērns zināja, kā es programmētu robotu, bet tajā pašā brīdī stundas laikā tika nodrošināta miedarbības ar tehnoloģiju un to, kas viņam bija jāmāca no mācību vielas perspektīvas. And the result was absolutely fantastic. Students liked it. The whole flow of the lesson was very smooth. And their actual, the knowledge that they showed, that have shown after it was also fantastic. Tā, un tas, ka bija ļoti interesanti, rezultāti bija tiešām ļoti labi. Uh,
gan skolnieki bija lielā sajūsmā par šādu nodarbību, bet arī svarīgāk tas, ka pēc tam arī skolnieku apgūtās mācību viela bija paaugstinājusies, un tas, ko viņi atcerējās un saprata, bija krietni vairāk. So after it, I really like the idea of implementation, the technology, not only in the lessons of computer science or coding, math, and so on, but also in different linguistics, geography, history. And it was really fascinating for me to know that big companies like our company, Shape Robotics, is making this balance their primary objective. Jā, un pēc šīs te būtībā nodarbības un izmēģinājumu, tad arī Viktors ļoti aizsargās par to lietošanu un, un pielietošanu dažādos priekšmetos, ne tikai programmēšanā, kur apgūst tiešām programmēšanu, bet arī, lai iesaistītu skolniekus un veicinātu viņu miedarbību un aktivitātes stundās arī dažādos priekšmetos, piemēram, vēsturē, literatūrā, būtībā jebkurā. Papētot vairāk, viņš arī diezgan bija priecīgs redzēt, ka ir vairākas kompānijas, tāpat kā arī šeit robotikas, kuri ļoti aktīvi strādā pie tā, lai tas būtu viegli izdarāms. So now I would like to spend a couple of minutes to just describe in general what our company has started with and what path it has completed, just for you to know, the general idea how it all started. Jā, un tad viņš gribētu pāris minūtes pastāstīt arī par pašu šeit robotikas, kuru viņš šobrīd pārstāv, lai jūs saprastu, kas tas tāds ir un tās iespējas, ko viņi dod. So basically, it's a Danish company which creates tools for teachers, creates educational solutions for schools and teachers of different levels. But what is even more important is it develops new skills and competences. That's more important. Jā, ir šī ir Dānijā radīta uzņēmums, kuri aktīvi strādā pie dažādu tehnoloģiju izveidošanas, bet tas, ko viņus vairāk uzsver, tomēr ir, ka viņa tā galvenā lieta ir nevis tīri tikai šīs tehnoloģijas un dažādas izglītības tehnoloģijas, bet īstenībā vairāk dažādu prasmju attīstības. So basically, the mission, not only our mission, but I think the mission of every company that produces such things is not just to produce technology and give it to schools and leave it there. It's about creating those skills of the future. And I'm sure that during your short presentation at the beginning, it was mentioned that these skills are yet to come. And till 2030, we will have many jobs that are not here yet. They do not exist yet. Jā, un tad, kā viņš minēja, kā jau ļoti lielai daļai ir izsmēta citu uzņēmumu šajā nozarē, ir tā, ka viņi nekoncentrēs to, lai tikai radītu produktu un tad to nogādātu skolās, bet vairāk uz to, lai tiešām šie te produkti tālāk arī attīstītu nepieciešamās prasmes skolām, arī atsaucās uz to, ko es iepriekš minēju, par to, kādas prasmes būs vajadzīgas 2030. gadā, un vispār par to, ka mēs pat nezinām, kādi darbi būs 2030. gadā, un kādas prasmes līdz galam nepieciešams, jo mēs runājam tādās ļoti abstraktās prasmēs, un tad šie te tehnoloģijas, un viņi arī mēģis ir palīdzīt attīstīt tās prasmes, ko mēs redzam, kad būs nepieciešams, lai viņi varētu darīt šos darbus. This situation is quite interesting. It's quite peculiar because we are kind of preparing students for something which we don't really know about. We have no idea what it's going. We know the direction it's going to go, but we have no idea what kind of jobs, what kind of careers it's going to be. Like if you ask me now, I won't be able to list you the list of jobs that are going to be there like 5 years, 10 years, 15 years. Jā, un tas, ko viņš saka, tas arī ir tāds ļoti liels, nedaudz, tad ļoti interesants aspekts par to, kad mēs runājam par nākotnes prasmēm, lai gan mēs nevaram konkrēti pateikt, kādas darbi un kādas darba vietas un profesijas būs nepieciešams pēc 5, 10, 15 gadiem, un arī viņš pats minēja, ka, ja jūs viņam šobrīd uzdod šo jautājumu, viņš atspētu jums to atbildēt. Bet mēs zinām virzienu, un tas ir uz tas, ko šobrīd arī koncentrējas, ir virziens, ko mēs varam paredzēt. But what we definitely know is that these skills of using the technology, which is present in every sphere of our life nowadays, will be vital. And it's also important to remember
let's face the truth, not all our students are going to, I don't know, go to MIT and become engineers or become second Elon Musk. But the usage of the technology will definitely be important in whatever career path they're going to get later on. Jā, un tas, ko viņš saka, mēs liecinām, ka šo te dažādu tehnoloģiju lietošanu, ko mēs jau šobrīd ikdienā ļoti daudz pielietojam, un šīs patēriņš tikai un vienīgi pieaugs, izmantošana ir ļoti svarīga lieta, ka viņi apgūst to tiešām jēgpilni, un mēs arī liels saprotam, ka ne visi studenti dosies, piemēram, uz MIT, kas ir tehnoloģija institūts Amerikā, viens no vadošajiem, vai kļūst par Iloniem Maskiem, līdz ar to viņiem nebūs šīs te inženieru zinātnes prasmes, bet viņiem tik un tā būs šīs te tehnoloģijas jālieto savā darbā un ikdienā. So that's why this balance of not balance, that's why this introduction of the technology on even the most basic level from the early stages is very important. It goes beyond the border of just mere programming skills, coding skills, and it introduces the technological aspect of our life, specifically in education, because that's our job, right? We teach students to get out of school and be ready for the life that is in front of them. Jā, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka viņi jau no agrīnas jaunības sāk būtībā jau iepazīties ar šīm te tehnoloģijām un to lietošanu. Un tas arī ir tas, ko mēs šeit mēģinām darīt. Un otra lieta, ko viņš runāja, ir tas, ka tas jau arī ļoti sasaistās. Šajā gadījumā mēs ļoti skatāmies uz to, kā tehnoloģijas tiek pielietotas tieši izglītībā, bet jūs jau kā skolotājs esat tie, kas viņus sagatavo nākotnes prasmē un iziešanai nākotnes dzīvē, lai viņi būtu konkurētspējīgi. So now in front of you, you see like the path of our company from the very beginning till now. I won't spend too much time on this, but one thing is important here. Shape Robotics has acquired Screeware, which was a Polish startup in 2023. And then that represents the whole idea how companies usually work when it comes to educational market, implementing the experience which was already there for some time. We do not start from scratch. We all cooperate with one goal. We all have the same goal and we are cooperating with it. Tad, jā, šeit var redzēt pašu šai robotikas būtībā vēsturi un kā viņi tika dibināti un tas, ko viņš negribēja iet cauri pilnībā visam, lai netērētu laiku, bet tas, ko viņš gribēja pieminēt, ka, jā, ka ļoti svarīgs nozīmīgs moments bija skrivērā iegādāšanās, un viņš vēlējās uzsvērt to, ka tas, kā izglītības tehnoloģiju sfērā lietas notiek, nav tā, ka katru reizi tiek radīts lietas no jauna, un tas arī ir veids, kā viņi tālāk attīstās, kooperējoties, apvienojoties un daloties ar šo te zināšanām un pieredzi, lai būvētu ar vien jaunus risinājumus, nevis tos tikai darīt no nulles. So we are focusing on different tools which can be useful in educational process. And of course, the core is our robots, Fable, which I will present a little bit later, but also some complex educational solutions like Thinken, which is a mobile STEAM lab with the AI component, smart classrooms, and many other different things. Jā, un šeit ir slaids par to, būtībā, uz ko šeit robotiks koncentrējas. Pirmais, protams, ir Fable, kas ir robotu, ko viņš arī nedaudz vairāk pasāstīs pēc tam, bet, piemēram, arī viņi ļoti daudz nodarbojas ar Tinken, kas ir mobilās tēma izglītība, un es zinu, ka roboskola arī šo te piedāvā. Ir viedās klases un arī ir izglītības materiāli kā akadēmija skolotājiem. And again, what is worth mentioning is that the times when companies that produce educational technology just provide it and give it to schools and leave it there for personal motivation of teachers and for them to figure out how it works are over. So we are focusing on creating ecosystems, a complex of educational solutions, which also includes educational content, lessons, activities, projects. Un tas, ko Viktors vēlreiz vēlēs ļoti uzsvērt, ir tas laiks, kad ražotāji tikai izveidoja tehnoloģijas un tad atdeva skolām, ir vairāk tāda nav, tas varētu īsti neeksistē. Šobrīd viss ir pilnībā pārvizījies uz to, ka tiek veidoti arī materiāli un atbalsts un palīdzību skolotājiem, būtībā izveidojot ekosistēmu,
kuras laikā skolotājiem ir piekļuve gan materiālai, gan apmācībām, gan tehnoloģijām vienā vietā, lai viņi būtu spējīgi tiešām kvalitatīvi to visu ieviest. Yes, and now we're going to go through the robot, and for this reason, I will stop my screen sharing just, to present it Jā, here. So let me just do it. jā, un tagad viņš gribēja parādīt arī pašu Fable robots, bet viņš aizgāja, viņš apturēja dalīšanos ar ekrānu uz brītiņu, un, jā, lai So basically, parādītu. this is our robot, right? Here it is. So, what is important about this robot? Because it could be any other robot. It could be this robot or any robot you can find in the market. But what is most important about robotic solutions in general? Tad arī šeit viņš parādīja Fable robotu, un tad arī uzdeva būtībā jautājumu, kas ir pats svarīgākais šāda tipa ierīcēm šai un arī citām, kas ir tas, kas tiešām ir viss svarīgākais. So let's imagine that I'm a teacher of geography and someone approaches me the way my headmaster approached me some years ago and asks me to do something with the robot. Un tagad iedomāsimies, ka viņš ir geogrāfijas skolotājs, kuram tāpat kā pirms tam pie viņa devās direktore un pajautāja, lai iesēž šo te robotu mācību vielā. So and let's imagine that this robot is super complex, right? So I need to spend like an hour and a half just to assemble it, and then I will need to spend more hours to just go through the application or whatever means of programming it has, and it will just spend a lot of my time. Jā, un tagad iedomājamies, ka šis robots, ko direktors iedod, ir ļoti komplicēts un sarežģīts. Līdz ar to ir jāpavada ļoti ilgs laiks, lai to saliktu kopā, un līdz ar to lielākā daļa laika tiks pavadīta uz robota salikšanu kopā un mēģināšanu iedarbināt. So, being a teacher myself, I exactly know how sometimes, or I would rather say very often and almost always, we are lacking time to actually do what we are doing best, to teach, right? We need to do a lot of other tasks which are connected with the educational process, but not teaching itself. And adding something complicated to this process will not help. It will just make things worse. It will just make things more complicated. Jā, un tad būtībā tas, ko Viktors arī dalās, un es pieņemu, ka tā ir pilnīgi noteikti arī jūs, es zinu, ka tā ir pilnīgi noteikti arī jūsu pieredze kā skolotājiem, tāpat ir ļoti daudz laika aiziet uz lietām, kas ir saistītas ar izglītību, bet ne gluži tieši mācīšana, kas ir jūsu galvenais uzdevums. Un tas nav efektīvi, ja skolotājiem ir jāpavada vēl šādām lietām liels apjoms ar laiku, lai tikai apgūtu. Un tas arī uzliek papildus nevajadzīgu slodzi. So that's why we are focusing on making these robots and other educational solutions as simple as possible. And in general, any manufacturer of educational solutions should be aiming the same way because we are forgetting that this is a tool, right? It will not substitute the educational process. It exists to help us enhance this process, right? Jā, un tāpēc arī viņi, un arī viņš runāja, ka cer, ka arī visi pārējie ražotāji ļoti aktīvi strādā pie tā, lai visi šie te rīki būtu ļoti viegli lietojami. Jo tie dienas beigās viņš ir uzsver, tie ir rīki. Tas nav kaut kas tāds, kas jūs aizstās, tie ir rīki, un viņiem vajadzētu jums palīdzēt, nevis sarežģīt jūsu darbu. So basically, this particular robot is modular, right? So if you take it and you take out one of the parts, you just put it in, you make a construction out of it in 30 seconds. And then you click on, and it's on. And I am ready to conduct my lesson. Jā, un tad sasauc šo robotu, kā jūs redzat, viņš ir noņēma roku un uzlika apakā. Tas ir modulārs robots, līdz ar to viņu saliek pāris sekundžu laikā, būtībā 30 sekundžu laikā jūs varat jau salikt braucošu robotu, un tad vienkārši jāpiespiež ieslēgt, un robots jau sāk savu darbību. So this is one side of the problem, right? There is another side of the problem. Okay, I know how to assemble the robot. It's super simple, let's assume, but what am I supposed to do with it next, right? I have never seen a robot in my life, but I still need to implement it on the geography lesson, for example. Jā, un tā ir tikai viena puses problēmas, otra puses problēmas ir, ko pēc tam ar viņu darīt, tāpēc, ka man taču ir
jā, viņš jāizmanto ģeogrāfijas stundā. So here, the solution, because it depends on the country, right? But in most of European countries, we have a curriculum which we need to follow, right? Jā. So, jā, tas atšķirās no valstīm, bet, protams, lielākā daļā un arī mums ir, manā ziņā, ir jāsako līdzi noteiktām nodarbību plānam. And I have 45 minutes to present some scientific concept, like it could be math, physics, chemistry, whatever. But my goal is like in these 45 minutes to transfer this knowledge from myself, from the source to my students. Jā, un tad būtībā 45 mūsu gadījumā 40 minūšu laikā ir jāpaspēj nodot šīs te nepieciešamās zināšanas no skolotāja skolniekam, un tam ir limitēts laika periods. So when it comes to the introduction of educational content, which helps us to do that, there are two ways to do it. The first one is, fortunately and unfortunately, it depends mostly on the motivation of the teacher. And this motivation comes from the understanding that we don't have time just to leave it as it is. Education has changed, and we will have to change with it, whether we like it or not. And this is our obligation to actually follow, as teachers, to follow these new requirements and get acquainted with it. Jā, tātad būtībā, uh, jebkurā gadījumā mums būs, varbūt sākšu no otras puses, jā, jebkurā gadījumā mums būs jāpielāgojas šiem te dažādiem risinājumiem, vai mēs to gribam vai nē, un tas ir ļoti atkarīgs arī no skolotāja motivācijas, kādā veidā šo te dara, bet viennozīmīgi, lai vai kā mēs uz to ejam, tas ir ļoti neizbēgami, ka šādas tehnoloģijas ienāks un būs jāmaina veids, kā mēs šīs te zināšanas pārnesam skolniekiem un iedodam viņiem. But the teachers are not left alone here because we understand how hard it is sometimes to just start from scratch, right? I was doing my job perfectly for 20 years before that, and everything was fine. And now I will have to start everything from scratch. So that's why we as a company and other companies as well, they help teachers with educational content. Jā, un, protams, skolotāji nav vieni šajā, un, protams, ir ļoti grūti sākt pilnībā no nulles, pilnībā jaunas materiālus izmantot un vispār izpratni par to un radīt šos materiālus. Līdz ar to lielākoties visas kompānijas, jo arī Fables un arī Robos, ko ļoti aktīvi strādā pie tā, lai radītu dažādus saturus un kas jau palīdzētu jums vieglāk uzsākt šo darbību un noņemtu daļu no darba nost. So this motivation also it's supported by a quick understanding how these tools can actually help you to do your job because they literally, if you spend just a little bit time with it, it will significantly increase your teaching skills. Un arī saistībā ar motivāciju ir ļoti liels aspekts, cik viegli un ātri ir saprast, kā šīs tehnoloģijas lietot, un ja ir iespēja tikai nedaudz pavadīt ar šīm tehnoloģijām laiku un jau vieglāk saprast, kā tās iesaistīt dažādās mācību vielās, tad arī motivācija uzreiz palielināsies tos lietot. So let's imagine another very simple example, right? We are having a math class. And we would like to present the concept of angles to our students. Just a simple angle, like 90 degrees angle or whatever. And they have never seen an angle in their life, or at least they don't know it is an angle. So what can we do? We can draw it on the whiteboard, right? Or blackboard, whatever you're using. Jā, un paņemot citu piemēru no matemātikas klases, ka mēs vēlētu klasē iepazīstināt ar leņķiem, šajā gadījumā ar 945 grādu leņķiem, piemēram, un, protams, viņi jau to un parādīja, kā te izskatās. Kaut kādā ziņā viņi to redzējuši dzīvē, bet lai viņi to arī atpazīst, un viena no opcijām, kā to darīt, ir, protams, uzzīmēt uz tāfeles. So will it be enough from the academic point of view? Yes, it will be enough, right? We are presenting the concept of angle. Everyone knows about it. We can see it. We have the manifestation of it on the blackboard.
will it meet our goal to implement technology? Not really, no. Tad vai tas būs pietiekoši no akadēmiskā viedokļa? Jā, protams, viņi redz šo laņķi un var viņu saprast, bet vai no tās perspektīvas, ka mēs mēģinām ieviest ar vien vairāk tehnoloģijas un tehnoloģiju izmantošanu īsti nē. So what we can do, we can spend like 3 minutes of our time using the educational content that was provided by the company, which you got the robot from, and just set the robot to do a very, very simple program. The robot starts from point A, moves forward, stops for a second, turns left, moves forward, stops. That we mark these 3 points, and then we can present the angle in the same way. Jā, un tā alternatīvais veids, kā to darīt ar tehnoloģijām, ļoti vienkāršā veidā ir izmantojot jau būtībā esošus materiālus. Pārsvarā šie visi materiāli nāk līdzi. 3 minūtēs var izveidot programmu, kura liktu robotam, ļoti vienkārša programma, kura liktu robotam būtībā pabraukt uz priekšu, pagriezties, pabraukt pa labi un atzīmēt šos te punktus, un tādā veidā izveidot uzskatāmi arī tieši tos pašus leņķus, kas tika uzzīmēti stāvels. So in this way, we are going back to this balance of traditional academic knowledge and technology implementation, right? We have both. Are we presenting the angle and do we have our goal for our lesson complete? Yes. Are we helping to get acquainted with the technology, even without programming, because it depends on the level of student, but they don't have to program it after all. So they will also get this acquaintance with the technology, and this balance is what is most important. Jā, un tad šajā gadījumā gan tika izpildīts direktora lūgums par to, ka tiek apvienotas, jo viņi gan iegūs informāciju no akadēmiskā perspektīva par 90 grādiem, viņi vēl projām ir uzskatāmā veidā parādīts, kā ir 90 grādi, bet tajā pašā brīdī viņiem ir iesaist arī ar tehnoloģijām, un viņiem ir iespēja redzēt, kā tas darbojās, lietot šīs tehnoloģijas. Un ar viņām strādāt līdz ar to ir notikusi šī miedarbība starp tradicionālo mācīšanas veidu un tehnoloģijām, kas tika lūgta arī. And that's when our job starts. This is our job to actually help you with that, because otherwise, without the content, it will be just an expensive toy. So we are helping with the materials about that. Jā, un tas arī ir tas brīdis, kā Viktors saka, sākas viņa tieši darbs, jo tikai iedot jums dārgas ierīces bez satura īsi nepalīdzēs, un ļoti svarīgi tas, ka tam visam ir piesaistīts saturs, ko jūs varat izmantot. So even if you have zero experience with the programming, whatever, so you don't have to be an expert in it to actually use it during your lessons. You will get a list of simple programs which are described there, and it will be like it's going to be your task to implement it, just to copy it and implement it during your lesson, and it's still going to have a significant impact on the overall performance of your students. Jā, pat ja jums nav nekāda pieredze ar tehnoloģiju lietošanu un programmēšanu kā tādu, jums būtībā tas, kas jums būs jāizdara, ir jānokopē ļoti vienkāršas programmas, un es skatos, ka Viktors arī paralēli rāda, un vienkārši jāpalaiž viņas. Un pat izmantojot viņus tik ļoti vienkāršotā veidā, tik un tā ir redzama ietekme no mījodarbībai un pēc tam skolnieku rezultātiem arī tālāk. So this is one of the examples, right, of such materials. So what you will get is, for example, the description of a very simple program. The first program, just move forward. This is all you need to do. Just copy the image and just move forward. Jā. For example. Un te ir piemērs no šādas programmas, kas nāk līdzi. Te ir programma doties, kā uzprogrammēt programmu doties uz priekšu, un ar to arī pilnībā pietiek. Un te jūs varat redzēt, cik tas ir vienkārši. Un arī instrukcijās jau ir parādīts, kādi bloki un kas jums ir nepieciešams. And this simple knowledge that you can implement like in 30 seconds will open these vast opportunities for you, right? You already know how to move forward and stop. So you can, for example, like I made this example, to present the concept of the ankle. So you don't have to know more.
Jā, un piemēram, izmantojot šo te ļoti, ļoti vienkāršo programmu, jau pavērās ļoti daudz iespējas, tad jūs zināsiet, kā braukt uz priekšu un arī, piemēram, apstāties, tad jūs varat jau izpildīt būtībā šo te matemātikas piemēru, kur tik uzzīmēti leņķi, vairāk neko īsti nezinot. So, and then gradually, of course, you will basically, you probably will need this, you will have this need to enhance your skills more and more. So you will go to from one simple program to more complicated, and in such a way, you will also improve your own skills, teaching skills and programming skills as well. Jā, un tad, protams, laika gaitā būs nepieciešamība noteikti jau programmēt sarežģītāk, bet tas notiks ļoti pakāpeniski, kas nozīmē, ka būs iespēja arī iemācīties, kā to darīt un uzlabot gan savas prasmes programmēšanai un iemācīties programmēt, gan arī attīstīt savas prasmes kā skolotājiem. And this is exactly what we are aiming to do, right? We are trying to help to for you to improve your skills and use this knowledge during your lessons. So it's not only us, it's all, all the educational market works like that. So if you would like to find some materials, I'm pretty sure there are plenty online, and at the end of the day, it all depends on the personal motivation of the person who actually conducts these lessons. Jā, un tas ir gan viņa mērķis, gan vispār arī viņš runāja, lielākoties tā tas arī ir, lielākoties visu ražotāju un izplatītāju mērķis ir attīstīt jūsos šīs te prasmes un spējas, lai jūs pēc tam tās varētu nodot tālāk skolniekiem un izmantot tās kopā ar viņiem. Un materiāli ir atrodami daudz un dažādi, viņi ļoti daudz arī pieejami ir publiski, daži nāk kopā līdzi ar dažādiem robotiem un dažādām tehnoloģijām. Bet, kā viņš minēja, lielākais parasti aspekts ir paša skolotāja motivācija, tos sameklēt vai atrast vai arī izmantot, bet ļoti biežos gadījumos viņi tiešām tiek iedot līdzi pilnībā gatavi. Yeah, so basically that's what we are trying to do. It doesn't matter what kind of market we're entering because of course it depends on, this different peculiarities of each educational market. Some of them are more focused on coding and programming. Some of them still don't have this and they just start their path towards it. But on the every level of, on the any level of presentation of this curriculum requirements, they're always there. You can already start it doing yourself. Jā, un tas ir tas, ko arī viņi cenšas darīt, ejot jebkurā tirgu vai strādājot, neatkarīgi no tā, vai būtībā jau skolnieki šajās valstīs ir māki labi programmēt, viņi jau aktīvi nodarbojas ar programmēšanu, vai arī ir ļoti liels pamatzināšanas, un tas vēl ir jābūvē, tad ar šādiem maziem soļiem ir iespējams uzsākt dažādu tehnoloģiju lietošanu un to turpināt tālāk. So now I'm sharing my presentation one more time. You can see it, right? All good. So I would like to show how it actually works in different countries, specifically in the Middle East, because this specific region cares a lot about the future in general, not only in education. So that's kind of experience we also can and should incorporate in Europe. Jā, un tagad viņš vēlēs parādīt piemērus no dažādām valstīm. Lielākā koncentrācija gan būs uz tuviem austrumiem, un tas uzsvērums ir tāds, ka būtībā šīs te valstis vairāk koncentrējas vispār uz nākotni, līdz ar to arī izglītību, un viņi ir daudzjādā ziņā, tas varbūt komentārs no manas puses, bet viņi ir daudzjādā ziņā tiešām no izglītības un izglītības tehnoloģiju lietošanas un vispār pieejas mācībām ir daudz tālāk nekā Eiropas valsts. So basically, this experience is focused on close cooperation of, the educational establishment, the school, whatever this is, with the manufacturer, right? So from our side, we are providing the tools and content. We also help organizing competitions, for example. On the other hand, the school implements it in the curriculum, right? So the coding classes, math classes, and computer science classes are heavily influenced by the hardware that the school has. Jā, tad, protams, šajās skolās viss tiek ievies sadarbībā ar ražotāju, tad kopēja sadarbība, lai palīdzētu šo visu īstenot, bet, protams, skolas lielākoties uzņemās to ievies viņu
nodarbību mācību plānā, lai tas pilnībā atbilst visām viņu nepieciešamībām. Un aktīvāk, protams, to lietojot programmēšanas vai IT klasē šajā gadījumā un ar tām saistītajiem priekšmetiem. So in this case, we are talking about Wellington International School, which is a British curriculum school, right? When we are talking about curricula like that, like British, American, Cambridge, whatever, it's a bit different story, right? We are talking about European market, and sometimes our school programs, especially in the Eastern Bloc, is a little bit outdated, I would say. Jā, un šis piemērs ir no Wellingtonas starptautiskās skolas, kur izmanto Lielbritānijas no Lielbritānijas būtībā mācību pieeju. Un to, ka viņš arī uzsvēra, ir arī jāsaprot, ka ir arī starpības starp to, kas ir Rietumē Eiropā un to, kas ir vairāk varbūt Austrumē Eiropā un pie mums. So when it comes to the countries where we actually have to, adjust the curriculum, that's what we are doing as well. We are starting working closely with the teachers. The teachers are most important because even if the curriculum is not changed on the governmental level, the teacher has the actual power to change and, to alter the whole process in the classroom with actual kids, with actual topics to present. Mhm. Un, protams, ienākot arī valstīs, kur ir savādākas prasības, tad ļoti aktīvi tiek strādāts pie tā, lai tiktu pielāgot mācību saturs nepieciešamajiem. Pat īstenībā bieži vien, ja ministrija to nepieprasa skolotājiem, jebkurā gadījumā ir vislielākā iespēja pielāgot mācību saturu tam, kas ir nepieciešams viņu skolniekiem. So now you can see a very useful link. If you follow this link, you will see how Tikai the pajautā. sorry. Yeah. Okay. I think it was just a Okay. glitch. So basically, if you follow this link, it's going to be a very useful experience for you because there you can see the LGFL charitable trust, and the mission of this organization was to actually incorporate technology with the young kids, with the young students. There will be a lot of different interesting information there. If you have a minute of your free time after a meeting, just please follow it and have a look at it. Jā, tas, ko Viktors teica, ja jums ir nedaudz laika pēc zvana vai tuvākajā dienās un interese, prezentācijā ir links, kas ved uz dažādiem materiāliem. Šī te labdarības organizācija koncentrējās tieši uz to, kā integrēt dažādas mācības jaunākiem bērniem un jaunākās vietās, un tur ir daudz dažādu materiāli un interesantas lietas, ko paskatīties no viņa pieredzes. So basically, I will just stop and just follow another thing. So at the end of the day, when it comes to the question, where should I get the materials? What am I supposed to do with the robot? And so on. I have never seen it in my life. At the end of the day, it's you and the robot and the kids. So basically, it all comes down to this interaction. And especially at the beginning, it's up to the teacher to get this personal motivation to actually grow and improve. Jā, un viena lieta, ko viņš vēlēs ļoti uzsvērt, ir tas, ka dienas beigās, atbildot visiem jautājumiem par to, ko darīt ar robotu, kā viņu iesaistīt, ko man darīt, kur meklēt materiālus, tā atbilde ir būtībā tāda, ka dienas beigās būsiet jūs ar robotu un klasi, un tas ir ļoti atkarīgs no skolotāja motivācijas un ir ļoti nepieciešams skolotājiem būt motivētiem, meklēt šos te risinājumus un mēģināt miedarboties. Un tas veids, kā to darīt, mēs redzējām jau iepriekš, ir daudz un dažādi, bet tā ir tā vēlme to mēģināt darīt. But again, as I said, you are not left alone. There are a lot of different materials online that actually help you to start just following the lesson plans, right? You just follow it, and your understanding and personal skills comes after. So we are helping not only with the hardware, but with the content as well. And okay, that's it. Jā, bet kā arī viņš minēja iepriekš, un reizes minējis vairākas reizes, bet jūs neesat viena tajā, un jums arī jābūt viena tajā. Ir ļoti daudz materiālu pieejami internetā, ir pieejami no ražotājiem, kur ir tiešām soli pa solim mācību nodarbības, kuras jums vienkārši ir jāizpilda. Un tas arī ir tas, ko koncentrējas, ir radīt šo te saturu jums un palīdzēt jums to visu darīt.
lai jums ir šīs te iespējas. Un pēc tam jau, protams, nāks personiskā pieredze un jūsu prasmes gan programmēšanā, gan šo robotu vadībā, bet sākotnēji jūs varat tiešām izmantot ļoti vienkāršas programmas, kuras jau jums ir iedotas. And one of such examples, actually, where we also have our educational content, among other things, which you can check and have a look at it, is this platform, which I sent to the chat box. So you can have a look and register that. There are a lot of useful materials as well, where it shows exactly how to incorporate this robot and other technological innovations during your lessons. Jā, un čatā Viktors padalījās ar linku uz vietu, kur ir ļoti daudz dažādu materiālu un pamācības, kā integrēt gan šo pašu robotu, gan arī citus robotus mācību nodarbībās. Un, jā, droši mēs arī viņu noteikti nosūtīsim vēlreiz, bet droši apmeklējiet un paskatieties šo te, viņš ik vai nosaukumu, gan robotu. Un mēs nosūtīsim arī linku jums. But going back to the original question, the most fundamental question, right? Like, how am I supposed to do this and incorporate it in my lessons? It takes preparation because any technology, it's the same tool as any other tool. We need to prepare for our lessons one way or another. It's just the means that we are using for our preparation are different. Jā, bet, nu, jebkurā gadījumā, kā ar jebkuru mācību nodarbību, ir nepieciešama sagatavošanās, tāpat kā tradicionālā mācību nodarbībā tā ir nepieciešama. Tāpat arī šeit tas būs nepieciešams. Vienkārši atšķirība ir tā, kādus rīkus un kam mēs gatavojamies tieši specifiski. And even if we do have the lesson plans, the whole curriculum suited like for the implementation of the robots, it's our job actually to prepare for the lessons, right? We spend 3 minutes of our time just to program the robot to move forward, and it already has a great impact on our lessons. Jā, bet jebkurā gadījumā, pat ja mums ir visi nodarbību plāni un vispārējais, bet tā ir, jebkurā gadījumā jāpavada laiks sagatavojoties nodarbībai, un to arī, ko viņš minēja, šajā gadījumā, piemēram, pavadot 3 minūtes, iemācoties, kā robotu kustināt uz priekšu, un jau var redzēt pēc tam rezultātus no skolnieku puses, ja tas tiek izdarīts. And when you start with programming the robot moving forward, after it, I'm sure that you will get something like this, and it's going to be super simple for you as well. Because again, it's all about putting your effort, putting your motivation. It's not hard, really. I am a teacher of English and I'm doing just fine. So I'm sure that you will also be able to do that. Jā, pēc kāda laika, kad apgūsiet pirmo soļus, jūs noteikti arī nonāksiet līdz kaut kam šādam. Īstenībā, kā pat Viktors teica, pat ne pēc ļoti ilga laika. Un, kā viņš arī minēja, tas izstāsta sarežģīti un izstāsta grūti, bet patiesībā tas nav. Un arī viņš, kā angļu valodas skolotājs, ir spējīgs šo te pašu, ko viņš mums tam rādīja, uzprogrammēt un izpildīt. Līdz ar to tas īstenībā nav tik sarežģīti, tas vairāk izskatās trakāk nekā tas patiesībā ir. Un apgūstot pamatprasmes, jūs pēc tam mierīgi būsiet spējīgi arī izpildīt šādus uzdevumus ar kosinusiem un sinusiem šeit. Well, and the last thing that I wanted to mention is you start with something small, and after it, when people see the outcome that you actually, the impact that you actually do during your lessons, then the programs like with the Apple Green Bilingual School appear, and then you have more, even more space to actually experiment, to implement these big projects in your schools. But it should start from somewhere, right? And it starts specifically from your classroom, from your lessons. Jā, un ko viņš arī ļoti vēlēs uzsvērt, kad sākot ar kaut ko mazu, ir iespēja aiziet līdz kaut kam lielam, būtībā arī uzsākot ar mazu lietu pirmajiem un parādot pirmos rezultātus, to, ka tas tiešām strādā, tas var izaugt pa kaut ko lielāku un tad jau pārvērsties skolas līmenī un tad jau pat tālāk. Te viņš pieminēja Apple Green projektu, kas būtībā tā arī sākās. Viņš sākās būtībā kā mazs projekts, līdz nonāca līdz ministrijas līmenim. Un uzsvers bija tāds, ka tam kaut kur ir jāsākās, un pārsvarā tas sākas klasēs, lai notiktu pēc tam lielākas arī izmaiņas. Un This jā, is, mums ir, jā. yes, this is it from my side. I'm happy to answer your questions if there are any. Jā, un laiks šobrīd ir jautājumiem. Tas bija arī no Viktora puses galvenās lietas, ko viņš gribēja padalīties. Es skatos čatā, vēl nav neviena jautājuma, bet droši iesūtīt, ja ir kāds, ja ir, vai arī droši varat ieslēgt mikrofonu un uzdot kādu no jautājumiem. Jā.
Pagaidām nav. Whilst we are waiting, maybe I will ask you one question and I will first translate to them and then to you. Kamēr mēs varbūt gaidām, tad varbūt no manas puses jautājums, es zinu, kas ļoti bieži ir jautājums no skolām, kam būtu tai jābūt personai, kas to uzsāk, vai tas ir, piemēram, IT skolotājs, vai tas var būt jebkurš skolotājs, kurš uzsāk šādu tehnoloģiju lietošanu skolā. So, Victor, whilst we are waiting, so I wanted to ask, who should be the person, in your opinion, in the school who should maybe start doing it, like centralized, whether it should be like an IT teacher or principal or any other teacher can do it if they're motivated and would like to do it. Well, the reality usually is like when the new hardware comes to school, usually it's always IT teacher who is setting up a new laptop or setting up a 3D printer or whatever this is. I think a lot of schools in many countries lack the position of, let's call it, technological manager, staff manager who actually takes care of the whole hardware set in the school which is present. So it would be really nice to actually have someone doing that, but the reality is, for now at least, that some schools they have the help of IT teacher, and then each teacher is trying to figure out how it works themselves. Jā, tad atbildes to, ka būtībā pārsvarā lielākajos gadījumos arī visur citur pasaulē ir lielākoties tie ir IT skolotāji, kuri vismaz atbild par šīm te tehnoloģijām, ja ne viņas ievieš. Arī viņi uzskatā ļoti pietrūkst tehnoloģiju vadītāju pozīcijas skolās, piemēram, paradīties, ka Igaunijā ir šādi izglītības tehnoloģija cilvēki, kuri tiek pieņemti skolās, lai palīdzētu tieši vadīt šāda tipa tehnoloģijas. Latvijā mums tas vēl nav. Bet, jā, lielākoties tie ir IT skolotāji, kuri palīdz šīs tehnoloģijas uzturēt, un tad katram skolotājam ir atsevišķi būtībā jāsaprot, kā, kā šo te pielietot ar sevi. Varbūt vēl viens jautājums, ko es arī, man liekas, lasīju, un varbūt mēs neatbildējām, ir kā kā motivēt apkārt savus skolotājus izmantot. Jo viens ir, protams, kad jūs paši esat entuziastiski, bet mēs zinām, ka tikai viens skolotājs ir entuziastisks, nevienmēr tiek iegādāt šīs te tehnoloģijas un kā varbūt iesaistīt citus cilvēkus sev apkārt. Victor, another question from me that I know is relevant. You talk about motivation, but how would teachers who are motivated could motivate other teachers? Because we all know that if one teacher wants technology, and especially if it costs a lot, probably a director will not implement it. Let's be fair, but how to try to show other teachers and also convince them that these type of technologies are needed and would help. Just kind of advice from your side, because I know that a lot of teachers are actually facing it, that they would like to have it, but there is a resistance from other teachers. Yeah, I understand, but generally the teachers community, educational community it's still a community, right? Yeah. Like any other. So basically, just sharing experience is the best way. You can share your experience by, some open lessons, exemplary lessons that you are conducting for your students, and I'm sure that there are lots of educational events in any country, in Latvia in particular. Yeah. So basically what difference we make is we can actually conduct a very good lesson with not a single piece of technology, but what we can change is just implement it ourselves, and then the other teachers will see the difference and they see how it actually works. So we just need to show it with our own example. On the other hand, of course, we cannot make anyone just to do it, right? At least for now. But basically, yes, we cannot make anyone do it. So sharing our personal experience on different events is the best way for me personally to actually show how good it is and how impactful it is. Jā, viņa rekomendācija būtībā atcerēties, ka skolotāja ir kā komūna un dalīšanās ar pieredzi ir ļoti svarīga. Tas nozīmē, ka arī parādīt šos te piemērus, aicināt uz nodarbībām un parādīt, kādi ir šie te rezultāti un kā šīs nodarbības tiek organizētas. Tas pats arī, protams, var novadīt ļoti labu nodarbību stundu ar tradicionālajiem līdzekļiem, bet parādīt, kā tas izskatītos apvienojoties ar tehnoloģijām un izmantojot tos, un parādīt, ka tas patiesībā nav tik sarežģīti.
un daloties, jā, būtībā ar pieredzi, ko jūs dzirdat dažādās vietās un dažādās pasākumos, semināros, jo dot arī daudz, arī Latvijā šobrīd notiek semināri par izglītības tehnoloģijām, ir daudz dažādu cilvēku, kas to organizē un organizācijas, ir programmas, kas ļoti aktīvi nodarbojas uz to, lai palīdzētu un parādītu, kā ieviest to un arī, lai stāstītu par to nozīmi un ieguvumiem, ko var izmantot arī kā bāzi pārliecināšanai. Uh, okay, I think that there are no more questions. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, tad mēs jau esam būtībā ir pagājusi jau arī tā stunda atvēlētā. Ja nav jautājumi, jebkurā gadījumā, ja jums tādi rodas, droši rakstiet mums. Mēs noteikti palīdzēsim vai nodosim arī jautājumus Viktoram, ja ir vēl kādi, bet savādāk paldies. And Victor, thank you. It seems that there is no questions anymore, which happens, but thank you so much for the time you spent and experience you shared. I think it was very valuable for them. And yeah, lielas paldies Thank jums. you. Thank you. The pleasure is all mine. Thank you very much. Jā, paldies jums.